Šī video mēs pamēģināsim izveidot detaļu pēc jau nodrošināts skices un viņu ielikt Fusionā. Tad pirmais, ko mums vajadzēs, protams, pati skice, bet mums ir atvērts jauns fails, mēs spiežam Insert Canvas. Tātad šī gadījumā skice būs kā vienkārši fonā bildīte, kas palīdzēs mums saprast, kur kādi izmēri. Paņemsim šo vienu. Un mēs viņu varam arī nedaudz pārvietot, palielināt, ja vēlamies, bet mēs te tāpatās vēl mainīsim izmēru attiecībā pret to, kādu mums vajadzētu. Es pagriezīšu tā, lai visi izmēri būtu man viegli izlasāmā virzienā un nospiedīšu OK. Tad tā būtu bildīte, pēc kuras mēs visu zīmējam. Bet, ja mēs paskatīsimies reālos izmērus, kādos tagad ir ielikts attēls, redzēsim, ka diez vai viņi sakrīt ar mums nepieciešamo. Mēs varam to izlabot. Protams, ņemam vērā, ka tas ir tik precīzi, cik precīzi mēs ieklikšķinām. Tātad, kreisajā pusē, kur ir canvases, izvēlamies konkrēto attēlu, labais taustiņš kalibrēt un izvēlamies, piemēram, 2 punktus, starp kuriem mums ir norādīts izmērs. Tātad, starp šo un šo punktu, piemēram, redzam, ka augšā ir rakstīts 30 mm. Attiecīgi bilde tiek samazināta, palielināta, lai atbilstu izmēram, ko jūs norādījat. Ar roku zīmētām skicēm, protams, precizitāte būs vēl mazāk, bet, ja gadījumā jums tiek nodrošināts rasējums, tad šis te var palīdzēt jums vieglāk izveidot figūras. Tad šeit mums ir jāņem vērā, ka ne visas lietas mums ir norādītas. Piemēram, šeit ir norādīts attālums, ir norādīts leņķis, bet šī pusē, piemēram, tā nekas nav norādīts. Tas ir tāpēc, ka visi pārējie izmēri, kas ir nepieciešami, lai izveidotu figūru, ir norādīti. Mēģināsim sākt varbūt ar šo te apakšējo līniju. Tātad sāksim ar to, ka izveidojam skici uz tās pašas plaknes. Varam pagriezt tā, lai viss ir tādā pašā virzienā, kā mums vajag. Un izvēlamies vienu punktu, no kura mēs sākam. Tātad šeit būs 46 mm. Un nākamajai līnijai jābūt 42 mm. Tad es ierakstu 42 mm. Bet man jāņem vērā, ka atkarībā no virziena, kurā es velku līniju, man rādīsies no citas vietas grādi. Tātad šī mirklī būtu jāņem vērā, ka šeit ir 144 grādi augšpusē norādīti. Tātad tas ir 90 grādu taisnas leņķis plus 54 grādi klāt. Tātad, ja mēs skatāmies šeit no apakšas 90 grādi, šī gabaliņā būtu arī jābūt 90 grādiem, bet mums ir 54 šeit un kaut kāds apjoms šeit. Tātad 90 mīnus 54, 36 grādi. Tātad 90 plus 36, 126 grādi. Tad neliela matemātika iesaistīta ir, bet, ja mēs liekam no pareizā virziena, tad, protams, mums tie grādi rādīsies uzreiz pareizi. Tātad es varu tikpat labi paņemt šo te līniju un vilkt uz šo te pusi, ierakstīt 42, man rādās smuki 90 grādi, es pierakstu vienkārši plus 144 un dators izdara visu manā vietā. Tātad nav obligāti pašiem reiķināt, ir galvenais ievērot principu, ka no kāda no virzieniem mums rādīsies jau kādi grādi, un mēs varam pierakstīt vienkārši plus vai mīnus. Attiecīgi tālāk man ir vertikāla līnija 20 mm. Redzam, ka nedaudz nesakrīt ar bildes līniju, tas ir tāpēc, ka, kā jau minēju, cik precīzi uzklikšķinam, tik precīzi arī tas ir. Tad šeit mēs redzam, ka ir 50 mm, 30 mm. Mēs varam rakstīt vai nu uzreiz izreikināt, ka tur ir 20 mm vai 50 mīnus 30. Un skatāmies, lai ir tātad pareizs virziens. Pavilkšu šeit, 50 mīnus 30. Uz augšu mums iet 10 mm. Pa kreisi 30. Uz leju 18. Pa kreisi 44. Un uz leju
18,34. Un šeit mums apakšā pietrūkst viena līnija. To pavilksim no apakšu uz augšu. 9,78. Un tad vienu iztrūkstošo tomēr mēs vienkārši savienojam. Un tur parādās 16,4431 mm. Ja? Tātad šis te izmērs rodās kā pārpalikums, jo mums vispārējais ir fiksēts. Un šeit, piemēram, mēs esam stūrī mēģinājuši ietaupīt materiālu, un tāpēc nogriežam no virsmas līdz virsmai. Un mums ir praktiski gatavs skids. Mēs redzam pēc iekrāsotā, kurā vietā ir mūsu figūra. Un, piemēram, ieliekam biezumu 5 mm, lai mēs redzētu, kas mums sanāca. Tātad apakšā esošā skice, ko mēs ielikām kā attēlu, nepazūd, bet mūsu zīmētā skice, kad mēs izveidojam šo figūru, pazūd. Tātad divi dažādi attēli. Šos te fonā esošos ieliktos attēlus mums pašiem jāizslēdz, lai mums netraucētu.